15. maijā Daugavpils novada muzeja kārtējo reizi piedalīsies starptautiskajā akcijā Muzeju nakts. Pēdējos gados Muzeju nakts kļuvusi par vērienīgāko muzeju nozares pasākumu visā Latvijā. 2010. gada muzeju akcijas tēma ir ekoloģija. Latvijā tā noritēs ar moto par tīru pasauli. Muzeju kā katru gadu piedāvās īpaši šim pasākumam veidotas programmas, kas popularizēs apkārtējās vides aizsardzību un veselīgu dzīvesveidu. Daugavpils novada muzejos līdz pat pusnaktī bez maksas būs iespēja apmeklēt jaunākās izstādes, piedalīties dažādās aktivitātēs un konkursos. Šajā sestdienā cilvēki var atnākt uz muzeju un pēcpusdienā līdz vēlai naktī gan apskatīt tās izstādes, kuras ir muzejos, gan atklāt jaunas izstādes un arī pašiem līdzdarboties un būt aktīviem un atraktīviem. Īpaši liela programmiņa un interesanta programmiņa piedāvā Naujienas no pētniecības muzejas. Viņi piedāvā apskatīt jaunākās izstādes. Viņiem tiešām ir 3 ļoti jaunas, ļoti labas izstādes. Un arī atklāt pavisam vēl neredzētu Jezupavas un Spruktu draudzes prāvesta Pāvela Turonoka fotoizstādi. Un piedāvā ļoti daudz arī interesantas, viņiem tādas ir atraktīvas nodarbes, izdomātas arī bērniem. Viņi piedāvās arī degustēt tējas un dažādas konkursus, kuri viņi negrib atklāt un tā tur to kā tādu noslēpumu, kā intrigu, lai būtu interesanti apmeklētājiem. Savukārt Skrindu dzimtas muzejs Vabolē arī darbosies ārā ap muzeju, būs ekoloģiskā spēle bērniem. Un parkā viņi meklēs tādu spēli, kuras sauks Iesim un meklēsim. Viņi apmeklēs parku un šajā reizē ekskursijā pa parku piedalīsies arī muižas zirneklis, Vaboles muižas sikspārnis un ciemos būs pūce. Līdz ar to tur būs daudz stāstāmā un daudz interesantā. Tad būs vakarā ugunskurs kopā ar Runci Druvi, teatralizētu tādu tēlu, kur stāstīs par Vaboles cilvēku dzīvi un viņu vidi, kāda viņi bija, tā vide kādreiz senatnē. Tā, un Raiņu māja Berkenelē savukārt atklās jaunu izstādi, pavisam neredzētu. Tā ir Gundegas Rancānes un Antona Rancāna izstādi. Jāsaka, ka Gundega Rancāne ir atbrauks no Rēzeknes, no Makašāna amatu vidusskolas. Tur ir tāds dzīvās mākslas centrs, viņi ir dzīvās mākslas centra vadītāji. Viņi šoreiz atvedīs savas gleznes un sava tēva, koktelnieka Antona Rancāna darbus. Tad Berkenelē notiks tāda mazdārziņa ir iekošana. Kopīgi ar savām rokām varēs izveidot tādu mazdārziņu pie Berkeneles dārzā pie dīķa, tāds, kāds viņš kādreiz bija. Ikvienā lauku sētā, varbūt mēs jau neatceramies, kā tas bija, un tad varēs to mazdārziņu ierīkot un iestādīt tur visādi dažādus dārziņus. Pēc tam skatīties rudenī, kāda tad būs raža. Bērniem būs piedāvāta rotaļlietu darbnīca, kur bērni ar savām rociņām, jau no tādām sagatuvēm, no koka finiera varēs izgatavot rotaļlietas, kādas viņas kādreiz bija, kā spēlējās bērniņi. Un viņi varēs tās papildināt, pakrāsot, samontēt un paņemt sev pa piemiņu. Pieaugušajiem būs piedāvāts tāds brīvdabas kinoseans, kas arī tāds mazliet ir noslēpums, bet, principā var pateikt to, ka uz liela milzīga ekrāna varēs redzēt filmu, kur būs dažādi sižeti no Raiņa dzīves un viņa darbu iestudējumiem. Un beigās līdz vēlai naktī varēs dejot kopā ar Latgales grupu Annas Briškas vadībā Dabas Duravas.
Muzeju nakts ir muzeju dāvana apmeklētājiem. Visi interesanti mīļi gaidīt Daugavpils novada Naujenas novadpētniecības muzejā, Skrindu dzimtes muzejā un Raiņa mājā Berkenelē. Ar sīkāku muzeju nakts pasākumu programmu var iepazīties Daugavpils novada pašvaldības mājaslapā www.dnd.lv.